Studijā Tālvalds Tālbergs un raidījums Aktuāla diskusija. Lai Dievs svētī cienījamie radioklausītāji un arī skatītāji. Šajā reizē man gribētos teikt, ir noslēgusies biznesa nedēļa, jo šovakar mēs runāsim par biznesu un par īpašu biznesu un par īpašu kristiešu globālo biznesa tīklu Latvijā. Kas tas tāds ir, to jūs uzzināsiet noklausoties šo raidījumu. Studijā sveicinu uzņēmējus Ilzi Čoderi, Armandu Ābelīti un Nilu Vēberu. Ilzi, došu tev vispirms vārdu. Kristiešu globālais biznesa tīkls Latvijā. Ko tas nozīmē? Ko tas nozīmē un kas tas tāds vispār būs? Dievs savā vārdā teicis, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem. Un kristiešu globālais biznesa tīkls ir būtībā datubāze, kurā ir 4 mērķi. Iespēja svētīt, 10% no gada maksām tiks novirzīt kopējam labdarības projektam. Tas būs kā iekšējais komunikācija tīkls un arī kā mūsu biznesa kā labā smarža un liecība citiem. Būtībā mēs pagodinam Dievu ar to, ko mēs darām. Kā tev radās tāda ideja, ka tās vispār ir vajadzīgs sākt? Dievs man lika sirdī to kā kristīgam uzņēmējam par to, cik svarīgi ir šī sadarbība, ka tā īpaši brāļu vidū ir īpaši svarīga un atbalstīt. Arī māsu. Brāļu un māsu vidū. Un mūs viena lieta, mums ir kopējs tēvs, un tā ir īpaša vieta un īpaša lieta, kas mums ir kopīgs. Un es gribu atbalstīt savus brāļus, māsas Kristu, un es domāju, arī citiem ir tāda pati vēlme atrast uzņēmējus, kuri savu biznesu uz vērtībām balsta, iedrošināt viens otru, sadarboties viens ar otru, atbalstīt viens otru. Armand, tu esi ļoti ilgi jau biznesā. Un kā tu skaties uz šo ideju? Es pilnīgi atbalstu to, ko Ilze tikko pateica, un bija jau arī savā laikā savs sākums ar kristīgo katalogu. Kad pirmo mums bija toreiz arī tālu, mēs visi kopā, es atceros, nācām. Daudz gadus atpakaļ sākām to visu tā virzīt, un arī bija, protams, ļoti daudz. Jau tajā laikā es atceros, ka bija arī pozitīva pieredze tieši par to, ka atrada viens otru, uzzināja viens par otru, un es pilnībā atbalstu to, jo kā piemēru var pateikt, ka es, kad mājā taisīja remontu, man trepes līka brālis no draudzes, remontu man taisīja brāļa firma, jumtu man arī pielaboja brāļa firma, un es cenšos izmantot savu brāļu pakalpojumus, un māsu, protams, pakalpojumus, ja es redzu, ka tiešām šo te pakalpojumu tieši tāpatās veids arī mans brālis vai māsa. Protams, ka es izvērtēju, un te būs jautājums par kvalitāti un visu, es tieši tāpatās izvērtēju, bet es labāk atbalstīšu savu brāli, jo es no tā iegūstu viennozīmīgi, es ticu viņa attieksmē un arī tas, kā tas darbs tiek paveikts. Un, protams, arī man ir iespēja svētīt brāli tādā veidā. Nīl, tu arī esi biznesā. Cik ilgi jau tu esi? Apmēram 10 gadus. Kāda tev pieredze ar brāļiem? Ar brāļiem pieredze gan. Gan pozitīvi, gan negatīvi. Ar māsām labāk? Ar māsām arī visādi ir bijis. Ja mēs būtu visi svēti un perfekti, tad noteikti tas biznes visiem arī būtu tāds labi sakārtots. Bet tagad tas nav, tad arī kristieši dara kļūdas. Un tur ir visādi. Viss ir cilvēcīgais faktors un tā tālāk. Tavuprāt, šāds globālais tīkls ir vajadzīgs? Šobrīd noteikti viņš nebūs globāls, varbūt sākumā viņš būs pa Latviju, un tā arī Ilze laikam bija domājis sākt ar Latviju, un pēc tam varbūt ar Baltiju, bet te bija brāļi, kuri skatās to ērgļa lidojumu un pateica, ka varbūt uzreiz to redzējumu paplašināt līdz globālam. Iespējams, ka tas arī pareizi ir, jo šobrīd pasaulē nekā līdzīga nav, un latvieši laikam ir traki atkal ar to, ka kaut ko sāk pavisam globāli uzreiz un lielu. Lai mums varbūt nebiedē tas globālais, mēs neko tādu globālu, ja teiksim, brālis palīdz brālim, tas notiek, es teiksim, sadarbojos ar brāli Ķīnā kaut kur, pasūta no viņa kaut kāds celtniecības materiāls, es domāju, tas ir tikai labi un svētīgi abām pusēm, tādā līmenī.
Jau tu minēji, Ilze, par šīm vērtībām. Ko nozīmē partnerība ar Dievu biznesā? Interesants jautājums. Partnerība ar Dievu biznesā. Man bija, es esmu sāp sirds par to, kad bieži vien kristieši nodala savu ikdienu. Tātad mana ikdiena ir 6 dienas, un svētdiena es eju baznīcā, bet tas, ko es daru ikdienā, tas ir mana lieta. Bet to, ko mēs gribam pagodināt ar savu ikdienu Dievu un darīt visu laiku kopā ar viņu visas lietas. Un viņam par godu, viņam par svētību, lai mēs esam tā smarža labā citiem. Un tās ir tās vērtības, kas arī parakstoties šajā globālā biznesa tīklā, tās ir tās vērtības, ko parakstoties, jebkurš centīsies ieviest, vai jau ieviešu, bet par to domās savā uzņēmēja darbībā. Un es varbūt varu tās 7 vērtības minēt. Jā, droši. Jā. Tātad pirmā ir ticība. Es ticu uz Dievu, Jēzus Kristu un Svēto garu. Un psalmos teica, Bībele tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Otrā ir taisnība. Mana biznesa pamats ir Dievvvārds Bībele. Un 2. korintiešiem 9:10 ir, bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Trešā ir godīgums. Es darbojos pēc godīguma principiem savā uzņēmēja darbībā. Un Salmans saka, nepareizi svari tā kunga acīs ir negantība, bet pilnesīgs svars viņam sagādā lapatiku. 4. ir cieņa. Es veidoju cieņas kultūru sadarbībā ar citiem. Tas ir īpaši svarīgi mums arī Latvijā. Lai arī visas tautas jūs daudzinātu par svētlaimīgiem, jo jums pašiem būs lielu labumu un augstas cieņas pilnai zemē būt, saka tas kungs Cebots. 5. lieta ir uzticība un atbildība. Esmu uzticams Dieva vārdam un daru visu, lai manam vārdam var uzticēties. Un psalmos, 85. psalmā ir teikts, uzticība dīgs no zemes. Un 6. balsts ir mīlestība. Veidoju mīlestības pilnas attiecības ar visiem, ko satieku, jo Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Un 7. lieta, kas man liekas īpaši svarīga, jo visur vecā derībā kauju pabeidzot, karavadonis neteica, tā ir mana uzvara, bet teica, tā ir mana kunga Cebota uzvara. Un 7. lieta ir pateicība par visu, ko es esmu sasniedzis, pateicos Dievam un liecinu par viņa darbiem manā dzīvē. Un 2. korintiešiem vēstule 9:11 saka, tad jūs būsiet bagāti visās lietās, katram labam darbam, un tā mēs visi kopā panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība. 3. punkts un 5. punkts - godīgums un uzticība un atbildība. Ja tu esi godīgs, tad arī esi uzticīgs un atbildīgs. Ja tur nē, tad īsnībā, ja tev ir patiesa ticība un Bībele tā kunga priekšā, tad visi 7 ir automātiski. Tā, kad visi šie balsti ir no katras redzes punkta svarīgi. Cik es saprotu, lai tad piedalītos šajā globālajā biznesa tīklā, kristīgajā, tad vajadzēs parakstīties zem šiem te, ka es to tā turēšu. Jā, bet pirmais ir, zem kā ir jāparakstās, ir tā tad ar savu parakstu es apliecinu, ka Jēzus Kristus ir mans kungs un pamats. 2. lieta, mana garīga autoritāte ir nemainīgais Dievvvārds Bībele. Un tas 3. ir savā darbībā es gribu ieviest šos 7 balstus, par ko mēs tikko runājām. No biznesa viedokļa skatoties, tagad parakstīt šādu dokumentu. Tā 3. lieta ir būtībā tā, ka es cenšos to darīt, jo es nevaru būt 100% svēts, tad man būtībā te ir tas jautājums. Skaidrs. Es par Protams, to domāju, mēs lūdzu. visi saprotam, lai mūsu jā ir jā un nē ir nē. Bet, vīri, jūs ļoti labi zināt biznesā,
te nevar teikt, kā gadās visādi. Bet tāpat laikā tu dari visu no savas puses un tu nevari piepildīt, jeb izpildīt to, ko tu esi patiešām no sākuma domājis, ka tu varēsi. Un ko tad? Es domāju, ka šeit ir ļoti svarīga tā atbildība. Jā, kāds teiks, protams, ka mēs kādreiz varam kaut kur kļūdīties, ja kaut ko neizdarīt, bet es esmu atbildīgs par to un es to risinu. Un tā ir tā mana attieksme, jā. Jo es uzskatu, ka mūsu darbs ir kāds, tad, ja tu strādā, tad tu izdari pēc labākās sirdsapziņas vai cik labi tu to spēj. Varbūt kādam neļauj kompetenci šajā brīdī to izdarīt vai vēl kāds, kaut kāds faktors. Bet es cenšos no visas sirds izdarīt labāko. Tā kā, teiksim, savā biznesā, jā. Ja es te vadu semināru, es cenšos izlikties uz 100% vai 110%, nevis uz 80, 70%. Jo tādā veidā es arī pagodinu to Dievu pareizi, un arī tas ir tas, ka es parādu savu attieksmi pret to darbu, ko es daru. Dievs man ir uzticējis šo sfēru, un tad tu nevēl te teici, jā, dariet to kā tam kungam. Jā, varbūt, jā, bet tur viņš maksā mazāk, tas maksā vairāk, tad, kur vairāk, tad es vairāk smaidu, jā, vai attieksmi labāk. Tā nebūs. Es ar savu attieksmi to parādu. Un, protams, es cenšos turēties, jā, arī par godīgumā, jā, lai tiešām tas vārds. Un nevēl Dievvārds saka, ka reputācija ir daudz svarīgāk kā zelts. Tavs labais vārds, reputācija. Un biznesā tas ir vēl jau vairāk. Tev var būt kaut kāda nauda, tev nav reputācijas, tu esi nolemts neveiksmē. Labi, vajadzēs parakstīties, un ja kādam nesanāk, tad ko dzēsīs ārā no datubāzes? Mēs pieiesim no otras puses. Būs iespēja tos, kuriem sanāk, novērtēt viņus un pielikt šai datubāzē kā uzticības zīmi zelta lukturi. Pieņemsim, kad Armands man brīnišķīgi novadīs semināru, man ļoti patiks, un es vienkārši visi atsaucību brīnišķīgi, visa sadarbība ideāli viņam piešķiru zelta lukturi. Un tie, kuriem būs šādas uzticības zīmes vairāk, tie būs pirmie atlases rezultātā. Tajā visā sarakstā. Jā, tajā visā sarakstā tieši tā. Un, ja tev neviens nedod lukturi, tas sāc domāt, kas ar tev biznesu notiek. Varbūt nevienam īsti tā nevajag starp kristiešiem to, ko es piedāvāju vispār biznesā. Tad jādomā, varbūt, ka kaut kas cits ir jādara. Bet vai viss ir vajadzīgs tikai priekš kristiešiem darīt? Varbūt es to biznesu daru, un man neviens kristietis pie manis nenāk, bet pasaulē ir vajadzīgs tas mans produkts. Šo produktu jau arī varēs izmantot jebkurš. Datubāzi var lietot un skatīties. Un datubāzē šo lukturi varēs ielikt jebkurš? Jebkurš varēs ielikt, jā. Arī, piemēram, es neesmu tajā datubāzē, un tad es izmantoju pakalpojumus. Izmantoju pakalpojumus. Tieši Bet kā jūs to nodrošināsiet, ka tur tie lukturīši pēkšņi neparādās 30 un otrām, tad jau jums ir vajadzīgs darba līgumi un līguma numurs, un tad uz tā lukturīša līguma numurs. Tāda pieredze jau ir datubāzēm novērtēt labākos, tā ka tas ir tehniski iespējams. Kāds tas labums būs? Labi, pieņemsim, ja man būtu bizness, es tad iestātos šajā, nosauksim, biznesa tīklā, jeb klubiņā, jeb vienalga. Kāds no man tā labums? Man vēl paprasīs, es tā no sākuma sapratu arī kaut kādu naudiņu, ikgadējo maksu. Jā, tieši tā, labas lietas maksā, tas ir, jā. Tad man vajadzēs samaksāt. Uzņēmēji to saprot, kad par labām lietām ir jāmaksā. Cik ir plānots? Konkrēti summu šobrīd nevaru minēt, bet tas būs atkarīgs no tā, cik liela uzņēmēja darbība ir. Ja jūs esat, teiksim, mākslinieks vai masieris, viens pats individuāli darba veicējs, būs atšķirīga maksa no tā, kurš ir liels uzņēmums. Bet es esmu mākslinieks un man gleznas pārdos, piemēram, par 1 miljonu, un tad arī attiecīgi 10. tiesa no ienākumiem. Es domāju, katrs uzņēmējs savu 10. tiesu noteikti kārtīgi druvāliek. Tā būtu otršķirīga, tas nav tik aktuāli. Bet tas labums, man, kas man tas labums?
Labums ir tāds, ka es, piemēram, gribu importēt materiālus no kādas citas valsts, ja, un man jāveido pilnīgi augsti kontakti, vai izstādēs jābrauc, jāmeklē, bet tā es redzu, ka tad, teiksim, tajā galā tā ir Taivāna vai Ķīna vai Indija, tur ir kristietis pretī man uzņēmējs, ja, un man jau pavisam, un viņš redz, ka es esmu kristietis no Latvijas, un man jau ir uzreiz pavisam, mums tā saruna veidojās jau pavisam citā kvalitātē, pareizi. Un tur ir tas labums. Jā. Domāju, ka kristiešu uzņēmēji to sapratīs, viņi novērtēs tās datubāzes, tās priekšrocības. Jūs esat mēģinājuši skatīties internetā, pilnīgi nekas tam līdzīgs nav? Es, protams, esmu izpētījusi, jo tas nav tāds mirkļa ideja, tas ir jau ilgstoši ir šī doma un Dievs virzīja uz to. Būtībā ir dažādās kristīgās organizācijās pasaulē, ir nelielas datubāzes iekšējās. Jā. Un es domāju, ka iemesls, kāpēc viņas nav izdevies, ir dažādi iemesli, bet viens no tiem ir jābūt arī pieredzē veidot to. Un man Dievs devis tādu iespēju darboties. Es atraisījusi Latvijā tādu Compass International, kas ir 65 valstis, tāda liela datubāze no 65 valstīm. Un es saprotu un zinu, kā darbojās tās lietas saistītas ar datubāzēm un internetu. Un tas ir viens, un otrs jābūt vienam, kam riktīgi tas sirdī ir, kas par to deg, kam acis deg, kas ir gatavs to darīt pa velti. Nils ļoti bieži pieminēja Hongkongu. Ķīnu, Indiju, Pakistānu. Tev patīk tās valsts. Un tagad no Hongkongas kāds gribēs piedalīties šajā te mājaslapā. Un tad pietiek, ka viņš atraksta, es esmu kristietis, labi, es piekrītu. Mēs meklēsim sadarbību ar šīm jau esošām kristīgām organizācijām, kas ir, piemēram, Hongkongā. Un šo datu bāzi mēs dosim kā platformu viņiem ievietot, jo būtībā tā platforma maksā, to izveidot gudri un pareizi, lai viņa strādā, ir liels ieguldījums. Un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc tādas nav. Tad tas nozīmē, ka tai pašā Ķīnā, jeb vienalga, jūs iedosiet, ka viņi ķīniski varēs likt iekšā? Jā, droši vien tad arī valodu vajadzēs viņiem noteikti ķīniešu. Šobrīd sākumā ir 3 valodas. Bet kā tad jūs spēsiet nokontrolēt to, kas tur notiek viņiem ķīniešu valodā? Nu, noteikti arī angļu valodā vajadzēs, jo ja viņi ieliks tikai ķīniski, jā, tad noteikti Nilam grūti būs ar viņiem sadarboties. Protams, Google var visu iztulkot, translator, bet noteikti, ka visi ķīniešu uzņēmēji, kas grib strādāt kaut kādā starptautiskā līmenī, viņš angļu valodu lieto. Un es domāju, tas ir tīri tikai tehniski dabas jautājums, angļu valodā visu liks, un pārstāv viss būs tā angļu valoda, tā darba valoda angļu valoda. Varbūt vēl par starptautisko pieredzi gribētu pielikt konkrēti piemēru, es jau to baudu, to, ko tieši piemērs, jā, tur vairākus gadus atpakaļ es pakalpoju 2 uzņēmējiem, viens bija no Austrālijas, viens bija no Anglijas, jā, un vienkārši iedevu savus vizītkartes, savu kontaktu. Pēc 5 gadiem man zvana no Bulgārijas amerikāņu firmas pārstāvis, ka viņam telefonu esot iedevis tas vīrs no Anglijas uzņēmējs, ka viņi meklē Latvijā sadarbības partneri saviem projektiem. Tur ASV armija un ASV valdībai. Ja? Un es jau veiksmīgi esmu startējis 2 gadus atpakaļ vienu projektu paņēmu, un šodien man zvanīja vēl vienām NATO mācībām, mēs esam vinējuši jau 1 projektu šodien. Nākot augšā pa trepēm, man zvana no Čerepavets uzņēmējs, miljonārs, kurš pasūta manas seminārus, jo zina, ka viņš ir kristietis, es esmu kristietis, viņš pasūta pie manas seminārus, un es jūlijā braucu uz nedēļu pie viņa strādāt. Ko nozīmē, jā, es Izrēlā iedevu viņam savu, mēs bijām ekskursē Izrēlā kopā, iedevu viņam vizītkarti, un tas pēc tam ir zvans, pēc tam ir kontakti un viss pārējais. Un ja tas notiek tādā elektroniskā līmenī, jā, tas nav buklets. Buklets ir ierobežots, pareizi. Bet ja tas ir elektroniskā līmenī, nu tur ir tādas iespējas vienkārši. Un es to baudu jau šodien. Vai jūs esat paredzējuši arī par savu veidu reklāmu klāt? Nu, ja es, piemēram, datubāzē tur atvēršu vaļā, faktiski tur klāt ir viņu mājaslapa, un tad tālāk es varu iet uz viņu mājaslapu, ja es meklēju, teiksim, piemēram. Jā, gan uz mājaslapu reģistrētiem lietotājiem tātad iespēja ir gan visu savu informāciju, gan mājaslapu izvietot, gan arī gada laikā būs iespēja izvietot dažādas, nu, pieņemsim,
Armandam atklātais seminārs. Viņš varēs ievietot, ka būtībā tajā un tajā datumā ir atklātais seminārs, informācija. Nils meklēs sev darbinieku, kas labu strādnieku, kas jumtus liek. No Ķīnas. Varbūt nē. Varbūt ķīnietis. Varbūt ķīnietis, jā, bet varbūt arī latvietim viņš grib dot vēl iespēju darboties. Jā, un tad viņš varēs arī ievietot sludinājumu, ka viņš meklē šādu darbinieku. Tādu kontaktu meklēju. Jā. Iespējas ir milzīgas. Kā jūs plānojat un kāda būtu tā atbildi, kā ieviest cieņas kultūru biznesā? Es domāju, ka šeit, protams, paturēsim to noslēpumā, ko sacīs lektori, par kuriem mēs arī vairāk parunāsim. Bet tā cieņas kultūra, tas ir tas pats, tā uzticamība, arī kvalitāte, arī cena. Ir tomēr tā, tu esi kristietis, un kāpēc tu tik dārgi savam brālim pārdod? Tad tev vajadzīgs ir uzreiz bez maz vai klāt pašam piemaksāt. Tas uzskats tāds ir. Un te arī savstarpēji cieņa kaut vai cenas jautājumos. Kā jūs redzat, kā tas būtu iespējams? Es domāju, tas ir jāaudzina. Tas nav tā uzreiz gatavs. Jā. Šobrīd laikam tomēr ir dominē diezgan daudz negatīvas tādas runas kristiešu starpā un attieksme, kad man ir bijis jau pieredze, jau es te paņēmu kristiešus un kaut kas tur tāds, bet tas ir ļoti balstīts cilvēku tajā stereotipos, kad ja kristietis, tad viņam jābūt eņģelim. Tu pats esi eņģelis, viņš pats nav eņģelis, ko tu prasi no cita, lai viņš būtu eņģelis. Te ir vienkārši, mēs sadarbojamies tāpēc, ka esam kristieši, nevis eņģeļi. Kā jebkura biznesa pamatā ir jābūt ar izdevīgumu. Protams, ka tur labi kristietim tu var panākt pretī kaut kādos jautājumos. Tas ir loģiski, es zinu, ka tu esi brālis, vai māsa, loģiski vienmēr es panākšu pretī. Bet ir jābūt izdevīgumu. Un tieši tāpatās arī mēs, ko domājam, kā paralēli vēl šeit mājaslapai, tad arī runāt par tiem standartiem vai par biznesa ētiku kā tādu. Jo tiešām tas klibo kā biznesa ētika, jo es arī cenšos savos semināros par to runāt, un tad cilvēks sēž un tad domā, pareizi ir tāda ētika vispār, kā tāda, ka tu strādā, Kaut vai viens tas parastais piemērs, ja tu runās par konkurentiem slikt, par tevi runās vēl sliktāk. Un es saku, ko tu sēsi, tu pļausi. Un tas pats arī cilvēks, kas nav kristietis, jau kaut tā jau vispār ir, Un tu sāc runāt vienkārši par garīgiem principiem, kas ir Salmana pamācībās pilns, un kur visa, es domāju, tas pats Džeks Velšs, tur menedžmenta guru, visus tos principus ir paņēmis no Bībeles. Visi menedžmenta principi būtībā, viņi tur visi ir aprakstīti. Viņi tiek pasniegt jau kādu lielu gudrību, bet tas viss ir iekšā. Un tā ir tā ētika. Un par to ir jārunā, pilnīgi pareizi, kā jūs tā vēl teicāt, tad par to ir jārunā, un par to ir jāmāca cilvēki. Lai Dievs bagātīgi svētī, es tikai priecājos par tādu iespēju. Tas galvenais, tas mērķis ir, kāpēc šāds tīkls ir tikai, lai kristietis kristietim darītu. Es mēģinu tad tā iedomāties, ja tā mēs noslāņojamies, tad musulmāns musulmānim, krišnīts krišnītam, tad sveiki, tikai savā starpā. Vai tas būs tas labākais variants? Šobrīd jau viss ir noslāņojies. Islama valstīs kristietim pasūtījumi dabūt ir praktiski nereāli. Tāpat tās arī Indijā, ja tu esi savā reliģijā, savā kastā, tad tur arī biznesu veido. Tur šobrīd jau tā noslāņošanās jau ir. Bet kristieši gan savā starpā tur ņemās visādi, un zobens cilā. Te ir tas, kad ir iespēja sadarboties. Tad galvenais būtu šis globālais tīkls, lai mazinātu, ka kristietis pret kristieti karo. Būtībā noteikti mūsu mērķis ir pagodināt Kristu ar to visu, jo, ja tu esi savu darbu izdarījis kārtīgi un Dievam par godu, kā Bībelē saka, visu, ko jūs darat, darīt no sirds kā tam kungam, tad arī viss būs ok, un ar to darbu var pagodināt Kristu, ar savu dzīvi var pagodināt Kristu, un tāpat mūsu mērķis ir nest evaņģēliju un kalpot Dievam.
Tas ir pirmkārt. Nevis savas rebes kaut kādas tikai bīdīt, jā, bet būsim taču reāli, mēs esam šeit uz zemes, un Dievs ielika Ādamu nevis baznīcas solā, bet dārzā, kur bija jāstrādā, jākopj, jāveido attiecības. Jā. Labi. Jā, un es vēl gribētu piebilst arī, kad kristieši jau viņi savās darba vietās, uzņēmēja darbībā, viņi jau nestaigā ar plāksnīti uz pieres, es esmu kristietis, bet viņi ar savām vērtībām, to, kā viņi ir, kādi viņi ir, ko viņi saka, viņi ar to pagodina Dievu. Bet, nākot no šī biznesa, globālā biznesa tīkla, tur jau uzreiz tā plāksnīte ir uz pieres. Tā ir tā apliecība būtībā, kad es esmu tas. Es esmu tas, jo man ļoti patika Armands stāstīja piemēru, kad viņam pēc semināra nāk klāt cilvēki un prasa, no kurienes tev tas prieks, no kurienes tev tas miers ir, kāpēc tu tā, un viņam ir iespēja stāstīt par Kristu. Un mūsu biznesā ir tieši tāpatās, kad ar to savu darbu mums nāk pēc tam klienti klāt, piemēram, manam vīram saka, a to ja думаешь, что ты такой спокойный? Es domāju, kāpēc tu tāds mierīgs esi, ja izrādās tu Bībeli lasi. Un tas ir tas, kad ar visu, ko mēs darām, gala rezultāts ir, mēs gribam pagodināt Dievu, parādīt, kādi tad ir viņa bērni. Visās vietās, kur mēs esam, ja Dievs mūs ielicis biznesā, tad tas mums jārāda biznesā. Nedaudz, mazliet, neliela atkāpe. No. Jūs kā uzņēmēji, jums ir darbinieki. Jūs atļaujat darba laikā lasīt Bībeli? Labs jautājums. Man ir privilēģija, man nav liels uzņēmums, jā. Tad man darbinieki no rīta, es viņam atļauju, jā, viņi tur 15 minūtes, teiksim, kopā lūdz Dievu no rīta. Man tas ir patīkami. Jā, es viņam maksāju par to naudu tajā laikā. Pats arī piedalījies? Es pats no rītiem bieži neesmu, man ir semināri, man tā darba specifika, jā. Un viņi paši no rīta atnāk un viņi lūdz Dievu, jā, pirms darba. Un arī tiešām viņi ir arī uzlādēti, motivēti, jā, kā teikt, un arī atnāk, jā, jūs te kaut kāda atmosfēra, jā. Un tāpēc, ka mēs pielūdzam, un arī, bet, protams, tas nenozīmē, ka tādā darba laikā kāds man atšķir un saka, es saku, jau izdara to, klausies, nevar, man vēl jāpabeidz. Man pamācības, jāņa atklāsmes grāmata, jā, vēl jāpabeidz. Tas nav iespējams, tas nav akceptējams, jā. Tas nav. Ir citreiz, kad es atnāku arī uz darbu, mēs runājam par Dievu vārdu, jā, kādreiz Dievs uzrunā man, es padalos ar kādu vārdu un tā tālāk, bet tā nav tāda sistēma, kad ir darbs un ir arī, protams, šīs ticības lietas. Un ko es arī saku saviem puišiem, draugi, jūs ar savu darbību, ar savu rīcību, jūs pagodinat Dievu. Nevis to, ka tu runā, es esmu kristietis. Jā. Visi uzprasiet Latvijā, es domāju, 90% pateiks, ka viņi ir kristieši. Jā. Par to tas nav, bet, protams, kā es rīkojos, mana rīcība. Tavā uzņēmumā. Kādu bībeles lasīšanu? Es pats, kas strādāju, nelasu bībeli, tad arī darbinieki nelasīs darba laikā. Ārpus darba laika lūdzu, vai no rīta pirms darba 10 minūtes lūdzu. Jā. Bet darbs ir darba laiks, tas ir. Man liekas, es par to pat neesmu tā domājis. Man liekas, ka tas ir normāli tikai. Darbs ir darbs. Protams, tad, kad strādājam biznesā un daram darbu, vienalga, kaut arī kristīgā darbā. Nav iespējams. Es pilnīgi piekrītu, var lasīt, varbūt īpašs svētbrīdis no rīta, ja kopējais, ja tas ir brīnišķīgi. Bet tāds, kad, no likumdošanā arī, ja tev, teiksim, arī viens negrib lasīt Bībeli, tu viņam piespies nevar lasīt. Tad, draugs mīļais, labi, tu tad nelasi. Bet tā, tu zini, ka pārējie visi lasīs, tad te ir tā demokrātija un te tas brīnišķīgais, kad mēs varam katrs to izmantot un darīt. Tagad par lektoriem. Kas vispirms būs atklāšana? Tātad, kurā dienā un cikos un kur? Tātad atklāšana ir 30. maijā, tā ir trešdiena, 16:30, Hotel Bergs stikla zālē, Berga bazārā. Un atklāšanā būs divas lietas, ko varēs iegūt uzņēmēji.
Viens tātad piedalīties šajā kristiešu globālā biznesa tīkla Varēs jau arī atklāšanā. pieteikties? Jā, tad būs ir iespēja. jāņem savu apliecību un izziņu no mācītāja? Tas nebūs tik sarežģīti. Būs vienkārši anketa, ka viņi varēs aizpildīt un ar viņiem sazināsies, kā tālāk iekļūt šajā datu bāzē. Tātad, jā, visi mēs kopā svinīgi atklāsim šo jauno lietu. Un īpašie viesi atklāšanas būs Kris Valtons un Denīs Silks. Un viņi runās par tām tēmām, ko nozīmē ar Dievu darboties biznesā, kas ir svaidīts bizness, kā ieviest cieņas kultūru biznesā, kā atrast savu aicinājumu biznesā, par tām lietām. Daudz noteikti mūs klausās un saprot, piemēram, šo otro punktu, kas ir svaidīts bizness. Daudz nesaprot, kas tas ir svaidīts. Tur svaidās ar kaut ko, kas tas ir. Mazliet paskaidrojiet, ja kāds tomēr domā iet un kas tas ir. Es domāju, ka šeit pirmkārt, protams, ka es aicinātu tos cilvēkus, tāpēc, ka šeit būs arī tāda izcils personības, arī ar milzīgu pieredzi. Tu būs ne tikai tev ir iespēja piedalīties šajā atklāšanā, bet arī saņemt ļoti daudz svarīgas tādas padomas un idejas. Un par šo otro jautājumu, tieši par svaidītu biznesu, es ticu, ka tās ir tās attiecības ar Dievu. Tad, ja es esmu biznesā, tad es lūdzu, pieņemsim, es katru rītu lūdzu Dievu. Un katru vakaru arī lasu, Bībeli, tur plāns speciāls pat ir un tā, un tev ir laiks Dievam, ko tu veltī lūkšanā. Protams, ka tu lūdz gan par savu ģimeni, tu lūdz par daudzām lietām, bet arī kā viena lieta, es tieši tāpat tās lūdzu par biznesu. Es lūdzu Dievam gudrību, lūdzu Dievam vadību, un tad atnāk tā izmaņa, vai kā var pateikt. Krievis bija labs tās teiciens, čujs, ņuks un poņa, piedod, bet Latvijas tā nevar tik labi pateikt, to viens, cik kristīgs uzņēmies pateica, Un es šo esmu dzirdējis daudzreiz, un tev atnāk tā izmaņa, tu zini, kādu lēmumu pieņemt, vai šito nevajadzētu. Un tev liekas, šito nevajag, liekas vilinoši un tā, bet tu jūti, tas nav vajadzīgs. Tiešām, jo mēs jau neredzam, kas būs rītdien. Bet Dievs tādā veidā, tu, kā teikt, iesaisti Dievu savā biznesā. Dievu iesaisti. Ja jau Dievs tev ir uzticējis to, tu iesaisti. Tas ir viņa, var teikt. Tu tikai esi labs namturis, tam, ko viņš tev uzturējis. Variants, ka mēs nonākam līdz tā apziņai, bet es jau esmu tikai namturis. Tas ir tāds ideāls. Jēkabs saka savā vēstulē, kā tu zini, ka tu dosies uz turienu un darīsi tagad to, ja jūs tā vietā teiktu, ja tā kunga grība, tas ir kristietis savā biznesā, protams, Dievs, ko tu gribi, ne tikai savā biznesā, bet savā dzīvē, ko Dievs tu gribi. Tur sākās tas, kad varbūt tas citreiz ir skarbi kaut kas, ko Dievs pasaka, bet vienalga. Bet tur parādās kaut kāda Dieva grība, Dieva darbība. Bībelē rakstīts, ka es svētīšu tev roku darbu. Tas no Bībeles pirmajām lapusēm, kad Dievs saka, es svētīšu tev roku darbu. Tad darbs būs, sviedri būs, problēmas būs. Ja Dievs saka, es tajā būšu kaut kādā līdzdalībā ar to visu. Un tie, kas ar mums sadarbojās, viņi ir arī īpaši, jo mums arī ir tā, ka mēs daudz arī lūdzam par saviem klientiem. Un es domāju, ka tas, ka viņi sadarbojās, viņi to svētību jūt ne tikai labi izdarītā darbā, bet ko arī... Ko jūs lūdzat par klientiem? Lai viņi samaksā, vai viņi kļūst kristieši? Nē, lai samaksā. Nē, ir tādi gadījumi bijuši arī, kad ir tādi gadījumi bieži, bet mums ir individuālie darbi, tas nozīmē, ka mēs ejam viņu namos. Un mēs lūdzam, svētījam šo namu, šo ģimeni. Protams, lūdzam, lai viņu sirdis atverās un viņi iepazīst Dievu, lai mums iznāk iespēja liecināt par viņu. Un tās lietas, Es saku, lūdzu, teiksim, arī šodien man nāk no semināra tieši, Es vienmēr no rītiem lūdzu par to darbu, es lūdzu par tiem cilvēkiem, un es lūdzu, lai tā nebūtu vienkārši kaut kāda tukša runāšana, bet lai Dievs tiešām palīdz viņiem būt veiksmīgākiem, ne tikai biznesē, bet arī dzīvē, kā tādiem. Un Dievs iedod arī semināru laikā pateikt kaut kādus par viņu standartiem, kaut kādām tādām lietām. Un es ticu, ka tas dara to izmaiņu, Kad citi saka, interesanti, tiešām kaut kā savādāk, kaut kas tāds. Bet tas ir tā Dieva pievienotā vērtība, ko viņš tev iedod. Un es lūdzu par katru savu klientu. Pirms es eju strādāt, lai tas ir maksimāli labi viņam noderīgi tas, ko es daru. Un es ticu, ka Dievs to arī palīdz izdarīt.
Mums jau ir tā arī privilēģija, ka mēs visu laiku varam jautāt Svētajam garam, lai viņš mūs vada, dod idejas, un tā, kas nav citiem, kas vēl nav iepazinuši viņu, un ko viņi visu kaut ko dara cilvēki, ja viņi iet prasa visādiem zilniekiem, kādas tik metodas nemēģina, kurā dienā vai trešdienā drīkstu slēgt līgumu, ceturtdienā nedrīkstu, ja. Jā, bet ar nožēlu jāsaka, ka to piekopja arī kristieši. Māņticība ienāk kristiešu vidū. Un tad nākošais jautājums, ko es vēlos jautāt, vai jums ir paredzēts, ka varbūt jūs aicināsiet kopā tie, kuri ir šajā globālajā biznesa tīklā, jūsu datubāzē, ka varbūt ir īpaši semināri, ir īpaši, piemēram, Armands brīnišķīgs seminārs veido, un tieši varbūt pat tad konkrēti, kā kristiešiem, tur vairs tad nav jāgaida, kamēr pēc semināra tev nāks klāt un teiks, kas tu tāds īpatnējs esi, tu tāds gaišs esi. Bet tad tieši, mīļie draugi, nedariet to, neiet to, tur riskējiet, jeb tur neriskējiet, kur riskēt, kur neriskēt, kas ir risks, kas vispār nav risks, ar Dievu ir risks, jeb nav risks. Vai jūs esat domājuši arī nākotnē tādus tieši īpaši šiem cilvēkiem? Jā, protams, tur jau arī pašā sākumā Armands minēja, ka mums būs sadaļa, kurā varēs atrast gan dažādus materiālus, gan arī, kurā mēs kā komunikācija tīklā dosim informāciju visiem. Pie kuriem netiks klāt tas, kas tur nebūs tajā jā, tīklā. Tieši tā, kur informācija gan par, mums ir arī ļoti brīnišķīga organizācija CBMC Latvijā, kas tieši rūpējās par to, lai uzņēmēji darbotos biznesā pēc Bībeles un mazās grupas veido uzņēmējiem, arī atbalstot viens otram, un ir ļoti daudz materiālu, kas palīdz mums, uzņēmējiem, būt biznesā. Visas šīs lietas ievērot, cieņu, godīgumu. Un es domāju, ka arī noteikti privilēģijas būs tiem, kas būs ne tikai arī tāda kā lasāms, bet arī tiešām tāda kopēja pasākums taisīt, jā, kur tiks pieaicināti pilni, vai iespējams arī no malas, jā, kādi eksperti kaut kādos jautājumos, un tiešām dot arī šīs zināšanas un padomus, praktiskas lietas. Jā. 30. maijā būs ne tikai vienkārši atklāšana, bet jau ar tādām lietām, kas uzņēmējiem palīdz, kas viņus iedrošina, kas viņus motivē, kas viņus... Ko Dievs saka par tiem jautājumiem? Tieši tā. Šodien šajā ekonomiskajā situācijā, gan Latvijā, gan Eiropā, gan vispār pasaulē kopā ņemot, jūsu tas galvenais ieteikums, jeb iedrošinājums, jeb kā kristiešiem? Vēl vairāk meklēt Dievu. Meklēt Dievu, jā, tāpēc, kad noteikti, kad mēs dzīvojam kaut kādās tā kā laiku beigās, jā, tomēr, kaut gan kristieši jau to runājuši senīt, bet tomēr skaidrs ir, ka mēs tur dzīvojam, un tāpēc kādas ilūzijas rožainas nevajag tur veidot, jā, būs grūti varbūt. Ko nozīmē nevajag veidot? Uz cik gadiem tad atlikt tās? Dievs to zina. Nē, otrādāk jautāšu. Uz cik gadiem vēl tomēr to rožaino ilūziju paturēt? Es nezinu, Jēzus pats teica, kad viens malts dzirnavās, tur vienu paņems, vienu atstās, viens strādās laukā. Tas nozīmē, ka tā ilūzija to, ka tur kaut kas tāds, tā dzīve būs un tas darbs būs, un tad, lai Dievs mums paņem no tās vietas, kur mēs esam, bet darīsim to līdz galam un kārtīgi. Un tā. Es ticu, ka tas ir jebkuram, pat arī pasaulīgam cilvēkam, saprotams, ir grūtāks laiks, tad man vajag kaut kādas zināšanas vai vadību kādu, padomus, padomdevēja labi, jā. Kurš var būt labāks padomdevējs kā Dievs? Ja es uzticu viņam savu dzīvi, es viņam arī lūdzu par savu biznesu, ja, un paklausu viņam, nākošais solis arī paklausība. Ja. Armand, tas nav pret tevi, jā. Bet tu pats ļoti labi zini, ka tad, ja mēs skatāmies pasaules uzņēmējus, viņi ir veiksmīgāki, un viņi iet ne pie Dievu prasīt, viņi iet pie jau minētajiem pušļotājiem, vārdotājiem un savā biznesa teritorijā noliek sveicīt katru rītu uz galdu un vēl, un visādas aizsardzības piekarina pie durvīm. Un viņiem iet tas bizness. Un tāpat laikā tu arī zini to, ka
šajos grūtajos laikos entie kristieši ir bankrotējuši. Entie kristieši ir bijuši spiesti aizbraukt uz ārpus Latvijas izbraukt. Tikai tādēļ nerunāsim par to, kad ir zaudēts totāli viss. Nu, tad šeit ir jautājums. Man uzdev jautājumu, es atbildēšu, Nīl, piedod. Es sāsim, bet jā, es saprotu, ar tevi es to varu runāt, tāpēc, ka tu zini arī to situāciju. Jā, protams, es strādāju daudz ar klientiem, es pats redzu, un es varu pateikt to, ka ne tikai kristieši ir cietuši, jā. Es domāju, vēl vairāk, ja reicini tos procentāli, cik ir kristieši un cik ir cilvēki, kas netic Kristum, tad viņi ir cietuši daudzreiz vairāk no tā visa. Protams, ka arī kristieši kopā ar to nepareizu lēmumu rezultātā arī. Pats esmu arī šo to, protams, arī nedaudz izgājis cauri kaut kādām lietām, arī aiz emocijām, ziniet, kā tas viss. Nu, tā arī tā gudrība atnāk, jā. Bet te ir tas otrs jautājums, jā, tur, jā, pasaulē pasties veiksmīgs un turīgs cilvēks. Kas ir labklājība? Pasaulē labklājība tiek uzskatīts, ka tev ir daudz naudas. Tad man ir labklājība. Bet Dieva izpratnē labklājība jau nav tikai nauda. Labklājība ir attiecības, svētība, veselība. Katra tava dzīves sfēra, tā ir labklājība. Dievs jau neteica, jūs visi būsiet miljonāri. Bet Dievs runāja par to, par labklājību. Pareizi, ka tu būsi svētīts. Tev būs labklājība. Un tāpēc viņam varbūt ir nauda, bet viņam turpatās ir, viņš ir slims. Jā, bet, vai cilvēkam, vai arī problēmas ģimenē. Labi, bet viņš ir vesels ļoti labi. Un brīnišķīgi, un viņš īrijā sēnes lasa. Un sūta naudu uz Latvijas banku par paņemto kredītu. Tā ir svētība, tā ir labklājība. Nu, es ticu, ka tas cilvēks, jebkurā gadījumā, Dievs visas lietas vērš par labu. Mēs izdarām kļūdas, jā, bet mēs arī esam atbildīgi par tām kļūdām. Nu, nav tā, es tagad izdaru kaut kādu kļūdu, jā, es neprasu Dievam gudrību par šo te jautājumu, es uzskatu, ka tā ir svētība, jā, nu, ka ja var, tad jāņem, nu, ja dod vēl, tad vēl ir jāņem, jā, gan būs labi, jā. Un tad kaut kādā brīdī notiek kaut kāda tāda lieta, tad, protams, ka es iziešu cauri, bet man ir Dievs. Es ticu, ka Dievs palīdzēs, un es iziešu tam cauri. Jā, iespējams, es iegūšu kādu mācību, sakārtošu kādas vērtības sev galvā, jā, bet es iziešu cauri. Arī tur, arī kara laikā, nu, piedod man arī, kad viss gāžās un krīt, cilvēks saka, Dievs bija ar mani, Dievs man svētīja. Pat grūtā brīdī Dieva žēlastība ir ar mums. Un es, protams, ka tā nav Dieva griba, ka viņš tur lasa sēnes. Dievs nebija paredzējis, ka tagad sūdīšu viņu, lai lasa tur sēnes un tagad sūta to naudu. Bet es ticu, ja es neatkāpjos no Dieva un nesāku vainot Dievu tajā, bet es sāku pārskatīt savu dzīvi un arī varbūt par kaut kādām lietām lūgt piedošanu Dievam, Dievs piedod man, jā, man pārgalvīja vēl kaut kādas lietas, tad Dievs palīdz, Dievs sakārto un Dievs visu atnes un uzbūvē no jauna. Es esmu pilnīgi pārliecināts. Tagad drīkst pateikt. Jā. Mēs visi kristieši lasām Bībeli, jā. Daniela grāmatu. Mēs redzam, ka tur ir ebreju jaunekļi. Viņi ir pasaules tādā kā okultismu centrā, Bābelē. Tur ir, ļaunums vienkārši ir eksaltējies, jā. Un tā pašā laikā Dievs viņiem dod gudrību, nepārspīlēja, tur rakstīts 10 reizes, viņi bija gudrāki nekā tad, kad viņus pārbaudīja. Viņi izrādījās 10 reizes gudrāki nekā tie pārējie no visas pasaules savāktie, tā skaitā Bābeles jaunekļi. Tātad Dievs ir spējīgs dot arī tīri praktisku gudrību, praktiskās lietās. Jā. Bet pirms tam mēs tur lasām, ka viņi negāja kompromisā. Un šeit kristiešiem ir tas lielais izaicinājums, jā, kad saēdies cūgaļu, es tikšu garīgā izpratnē, jā. Un tad arī tev Dievs aizsūtīs uz īriju sēnītes palasīt. Viss ir tajā, ka kristieši taisa kompromisus, un tad arī zaudē to kaut kādu svētību. Jā. Paldies Dievam, ka viņš aizbrauc uz īriju, jā. Ka tas nebeidzas daudz sliktāk. Bet Dievam ir iespējams arī tas plāns, kad viņš izved cauri šai Bābelē. Tajos Bābeles laikos, jā, kad tur ir kaut kas tāds vairāk nekā kā pasaule spēja iedot gudrību, ko dod Dievs. Izved cauri arī tikko nesen runāju ar vienu kristīgo uzņēmēju, kurš bankrotēja.
un viņš saprata, kāpēc, un kur viņš bija pieļāvis tās kļūdas, un Dievs atjaunoja jauno uzņēmumu ļoti veiksmīgi, ar lieliem projektiem, un viņš varbūt sāk atkal tā kā no nulles punkta, bet tas, kā viņš redz pasauli, ko viņš var kādu liecību dot, un cik ātri Dievs viņu atjauno, tas ir liecība citiem, tā kad... Jā, brīnišķīgi. Protams, es pilnīgi piekrītu, ko jūs nu pat arī sacījāt, un ir tīpaši Nīl, ko tu sacīji, kompromiss. Es to vairāk pat saku, ka tu neesi piefiksējis to brīdi, kad pasaule tevi ir aizrāvusi līdzi. Pasaule tevi ir tik ļoti jau ar visu reklāmu, ar visu to solīto tā paņēmusi, ka tev jau liekas, ka caur to reklāmu Dievs runā. Patiesībā, tur ir tiešām sātans melnais ar ietērpies skaistumā. Bet te ir patiešām ar vien vairāk, un Arman, ko tu sacīji precīzi, šodien, kur nu vēl vairāk mums ir patiešām vajadzīgs, kas pasaka. Bet tad ir tas nākošais solis. Es esmu pārliecināts visiem, kuri jautā, Svētais Gars saka, dod. Te nu ir nākošais solis no manas puses, vai es klausu. Es pats savā dzīvē esmu piedzīvojis, ka prasu tam kungam konkrēti pat zīmi, brīnišķīgi, jā, un mēs pat brāļi kopā prasījām. Un paiet tas laiks kaut kāds pusgads, un neizskatās tā, bet mēs prasījām to zīmi, bet kaut kā visi tie apstākļi ir tādi jau sagrozījušies, ka tu pat neievēro, ka tā ir tā zīme, un mēs ejam un izdaram kļūdaini. Un Dievs dod vēl žēlastību. Un otrais vēl izdarām kļūdaini. Un Dievs deva otro reizi žēlastību, un vēl trešo reizi izdarījām kļūdaini, un izdarīja kļūdaini, un viss cauri. Te varētu teikt tā, ja tas ir kā bizness, tad viņš viss beidzās. Ļoti kristiešiem, jeb kā kristīgiem uzņēmējiem, tad, ja tu esi slēdz derību ar to kungu arī biznesā, tad tev ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam, ko Dievs Svētais Gars saka. Jo, ja tu nebūsi, un, protams, piekrīt, vērš par labu, žēlastības laiks ir. Visiem es saku, tas kungs, tiem, kas uz viņu paļaujās, visas lietas nāk par labu. Un tas tā notiek. Vai tā ir sūra mācība vai kā? Kā jūs, kā uzņēmēji, redzat, arvien mazāk un mazāk tiek lietot skaidra nauda? Vēl mazāk. Zviedrijā, piemēram, viņi jau ir paziņojuši, ka viņi būs kā pirmie, viņi cer būt kā pirmie pasaulē, kuri ieviesies vispār savā valstī bez skaidras naudas norēķina. Un atklāsmes grāmatas par to jau ir brīdinājusi jau 2000 gadus atpakaļ. Jūs, kā kristīgos uzņēmējs, kā jūs uz to momentu skatāties? Mēs esam to pārunājuši savā starpā ar daudziem uzņēmējiem, kristiešiem, un attieksme ir tāda, veselīga, man liekas, kad, ja būs bizness jāvar ciet, tāpēc, kad jāpieņem ir sistēmas nosacījumi, tad ok, tad arī atstās, jo mēs jau šajā dzīvē esam tādi plikiņi ienākuši, ja? Un tāda plikiņa aizējam. Kas ir biznesa tajā brīdī? Viņš ir vienā brīdī, viņa nav. Ja? Šī dzīve ir īsa. Liekas, ka... Piemēram, ja tavā biznesā ir miljoni, kas šobrīd jau groza. Kas ir miljoni tālu pret mūžību? Jā, es saprotu, bet tomēr tagad tos miljonus vienkārši tā atstāt kādā šakāļu kompānijā. Nē, es domāju, ka būs noteikti kristieši, kas iespējams arī pateiks, sistēma prasa, un mēs arī ejam uz šo kompromisu. Tad ok. Bībelē saka, tie, kas pieņem zvēra zīmi, ar viņiem ir viss čau.
atpakaļ ceļa vairs nav. Bet es ticu, ka tajā brīdī Svētais Gars skaidri pateiks, kas ir šī zvēra zīme, kā tas notiksies, jo ir visādas spekulācijas dzirdēs par šo tēmu, visādas tās lietas. Es ticu, ja tev ir attiecības ar Dievu, Dievs pateiks, tas ir tas. Un tad būs katra cilvēka izvēle, tā paša kristieša izvēle, vai es turpinu, vai es pakļaujos tam, vai nē. Jā, es piekrītu, bet tu zini, arī tāpat laikā ir rakstīts, ka tiks darīts viss, lai pieviltu pat izredzētos. Kur nu vēl vienkāršos, kur nu vēl te ir patiešām ir jābūt tik ļoti, ļoti jūtīgam uz Dieva svētā gara balss, ka pagaidi man pieņemt vai nepieņemt. Un viltība ir milzīgi liela. Jo es jau šodien dzirdu, bet tāli, kāda starpība? Tu taču šodien visu laiku kabatā nesā zvērzīmi savā veidā. Jā. Norēķins, vienalga sauksim kā grib. Ar naudu tas ir saistīts, skaidrs, jo mēs lasām, neviens nevarēs ne pirkt, ne pārdot. Tātad brīdis pienāks. Tātad tas ir tas. Tātad, ja man arī nav skaidra nauda un man ir tikai kredīta kartīte, norēķina kartiņa, ja es sauc vienalga, čipiņš kabatā. Šodien mums visiem ir čipiņš kabatā. Tad būs kaut kur miesā. Tad būs tas, ka ir jāsaprot, ka pagaidi līdz kurai robežai mēs ejam. Vai es atļaušu sev ielikt labajā rokā, jeb pierē. Un interesanti, ka Bībele saka par to labo roku un pieri. Un pasaulē zinātnieki ir izpētījuši, kur visdrošāk ir likt. Un ir atraduši labajā rokā un pierē. Varēja nepētīt, varēja izlasīt tikai Bībeli. Bet, protams, tas laiks liekas, ka viņš ir tālu, bet tāpat laikā ir arī tuvu. Un no vienas puses man ļoti, ļoti iepriecina tieši šāda veida organizācija, kur arī, es domāju, ar kristiešiem par to varēs runāt, būt gataviem. Un es esmu gatavs, jo pilnīgi pareizi, ko tad es vērtēju vairāk. Tos miljonus, kas man ir, jeb es vērtēju attiecības ar kungu, un vispār, tas pat nav attiecības ar kungu, tas ir, ka pazaudēs mūžīgo dzīvību. Viss, tu esi mūžīgā pazušanā. Tev vairs nav cerības, ārprāts. Bet atpakaļ pie gaišā. Jā, taisīsim barteru ar viens ar otru pareizi. Daži teikuši, ka tad citi tie, kuri varēs pirkt pārdot, mēs no viņiem kaut kā. Mainīsim kaut ko. Nē, tas tā. Es zinu tālu, ka Krievijai ir kustība, prom uz mežiem. Nevajag Krieviju, tepat Latvijā ir jau kustība. Prom uz mežiem. Prom uz Latgali. Latgals milzīgi. Amerikā arī ir ļoti daudz cilvēki jau pārvākuši. Mani mīļie, cik tas ir naivi. Protams. Tas ir tik ļoti naivi, jo atceraties, ka tur ir, ja ir rakstīts, nevarēs ne pirkt, ne pārdot. Un tas tad nozīmē, ka tu nevarēsi, tev ir vai nu galva nost. Tu mirst nost tev, vai bats, vai vienalga, vai cietums, vai kas jābūt. Jo, ja kāds cer, es zinu, pat šeit Latvijā ir cilvēki samaksājuši zemes nodokli uz priekšu, uz kādiem, viņš pareiķina, es vēl 30 gadus dzīvošu, pa piemēru. Tad es samaksāju zemes nodokli uz priekšu. Un tādā veidā nodrošinos, ka vismaz es jau neesmu vairs parādā. Šaubos, lai tas kungs palīdz. Ziniet, man jāsaka, kungs, es gan gribētu labāk, ka es ticu, ka viņš atnāks un paņems savu draudzi. Un pirms tam, kad tas viss trakums sāksies. Es tam ticu. Tas ir katram savu, kā viņš to redz. Es redzu to, kad tā kunga žēlastība. Jā, būs kādiem jāiet cauri, kā asins lieciniekiem. Protams, būs kādam jāiet cauri, bet tā kunga žēlastība. Bet jābūt arī gataviem. Atpakaļ pie semināra, lūdzu. Pie semināra, reku, mēs varam skatīties to pantu, ar ko mēs sākām. Tad, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem.
jo vienmēr jau iet par mūsu sirdīm. Jā, no sirds tā jau ir tā, kas ir attiecības ar Dievu un kur mēs varam sadzirdēt Svēto garu. Vienalga, ko mēs daram, bet jo īpaši uzņēmēji. Mēs šodien ar vīru runājām vārds uzņēmējs, ko nozīmē, ka viņš kaut ko uzņemās vairāk nekā citi. Viņš uzņemās atbildību, viņš dod darba vietas un par viņa sirdi īpaši jālūdz ir. Tātad vēlreiz 30. maijā, tas nākošu nedēļu, ne, bet pēc tam tajā, tā ir trešdien, pulkstens 16:30. Hotels Bergs Stikla zālē, Bergu bazārā, Elizabetes ielā 83-85. Pieteikšanās ir? Pieteikšanās ir tātad divos veidos. Rakstīt var uz e-pastu lea@lea.lv. Tas nozīmē lea@lea.lv. Jā, tas ir sadarbībā ar Latvijas evaņģēlisko aliansi, un tie ir 3 burti no Latvijas evaņģēliskās alianses. Arī mājaslapā lea.lv var apskatīt informāciju. Un zvanīt var man. Tas ir telefons 29 48 55 95. Un tur pilnīgi informācija būs. Tad vēlreiz telefona numurs 29 48 55 95. Un vai ir kāda piedalīšanās maksa tieši šajā atklāšanā? Jā, atklāšanā dalības maksa ir 30 lati. Tur ir iekļauta tulkošana no lektora no angļu valodas. Gan krievu valodā, jā, gan tieši tā. Gan krievu valodā būs nodrošināta tulkošana, gan angļu valodā. Un kafijas pauzes. Un līdz 25. maijam ir šī norādītā dalības maksa 30 lati. Pēc norādītā datuma jau drusciņi vairāk 40 lati. Ja? Tas, lai palīdzētu pieņemt ātrāk lēmumu. Labi. Ko jūs sakat? Vajag nākt? Es uzskatu, ka vajag, jo, kā jau mēs runājam, pirmkārt var piedalīties tajā, jau iepazīties vairāk ar to, un otrkārt iegūt jau arī zināšanas. Jo tur būs ļoti cienījami lektori, kas arī runās par tām lietām, kas palīdzēs man reāli biznesā. Un tā ir simboliska apmaksa, zinot, cik maksā šodien semināri. Ja? Un pēc tavas pieredzes apmainīties ar vizītkartēm, paņemiet ļoti daudz vizītkartes savējās līdzi, lai visiem var izdalīt. Jau sāk pirmos kontaktus ar saviem brāļiem un māsām, kas vēlās iet tajā dziļāk. Jā, un es tad vēl gribētu arī piebilst, ka tas nenozīmē uz šo atklāšanu, kad aicināt tikai uzņēmumu vadītāji un direktori. Ja? Jebkurš kristīgais profesionāls, vai tas ir masieris, vai viņš ir nodarbojās ar kādiem dizaina lietām, amatnieks, jā, jebkurš, kas arī lielā uzņēmumā profesionāls savā jomā, tie ir visi tie, kas ir arī lauksaimnieki īpaši cildināmi ir šobrīd aicināti, jā, jo viņiem ir vajag īpašu gudrību un radošo garu, lai izdarītu to, kas viņiem ir kāds uzdevums. Brīnišķīgi. Es novēlu Dievu svētību. Jā, paldies. Tas viss izdodas. Kad varēs sākt redzēt jau šo datu bāzi internetu tīklā? Internetu tīklā, tā ka tas ir ļoti darbietilpīgs pasākums, mēs plānojam uz rudeni, septembrī atklāt, lai varētu jau būt ar visu informāciju, ar visiem nodrošinājumiem, visiem uzņēmumiem iekšā maksimāli, tā ka darbs ir visu vasaru līdz realizācijai. Lai Dievs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, kā jūs dzirdējāt, es domāju, ka būs ļoti, ļoti interesanti. Un es domāju, ne tikai uzņēmējiem vien, ļoti daudzi varbūt pat meklē, kuri paši nav uzņēmēji, bet viņi gribētu kādus darbus, kas dara viņiem kā kristieši, kāda kristīga kompānija. Un tad varēs ieiet vienkārši šajā datu bāzē un paskatīties, atbilst tas, ko man vajadzīgs, un sazvanīties, un kāpēc ne, kopīgi Dievu pielūgt, uzsākt šo darbu, un paskatīties, tā svētība ir appusēja. Ja pie manis nāk kristietis, es par viņu lūdzu, lai Dievs viņam palīdz izdarīt pēc man prāta, protams. Viss ļoti labi. Un viņš savukārt lūdz, lai viņam izdotos arī visu izdarīt, protams, pēc man prāta.
To es saku jums, skatītāji, un arī to es saku sev. Dieva žēlastība, tā ir brīnišķīga. Un kur nu vēl vairāk, ja vēl nākotnē mēs redzam, ka arī finansiāli ir kāds kopējs ieguldījums, varbūt, es nezinu, kādā jaunā projektā, jeb kādā palīdzībā, jeb kādam palīdzēt uzsākt biznesu, jeb kādam, kam ir grūtības kristietim, viņam palīdzot. Kāpēc nē? Uz to mēs esam aicināti. Paldies vēlreiz. Es sarunājos ar Ilzi Čodari, Armandu Ābelīti un Nilu Vēberu, lai Dievs bagātīgi svētī jūsu biznesus. Un tiksimies pēc nedēļas. Atgādināšu, ka šo raidījumu varēsiet arī dzirdēt rīt, 11. atkārtojumā. Un jebkurā laikā jūs varat arī šo raidījumu skatīties mūsu internetu mājaslapā. Dieva svētība jums visiem. Visu labu. Uz redzēšanos.